Labrīt, jaunā darba nedēļas sākumā. Es neteicu pirmdienā, tāpēc, kas sāk svētdienā. Braucu uz Dāniju. Vakar atvilkā zivs, kolēģis saldēts, un tagad gaidu Dublinas ostā prāmi. Prāms ir pēc 2 stundām. Es parasti braucu laicīgāk, jo kamēr degviela sapilda un visas pārējās lietas. Un tad, tad jāgaida ir prāmis, pāri uz Holyheadu, un tad nākamais prāmis ir no Killingholms, no Killingholms uz Hoek van Holland. Tāds diezgan viegls darbs, ir viena izkraušanās, salīdzinoši ar iepriekšējo nedēļu. Tā kā jāgaida ir prāmis un jāstrādā. Tā, neliels updates. Esmu ticis līdz Holyheadai. Es nezinu, vēl neesmu nosticis, bet, uz mašīnu esmu ticis jau, tūlīt jau taisīs vaļā vārds un tad varēs braukt. Cik līdz Killingholmā ir, es nezinu, braukt, skatīsies jau apmēram ceļu, zinu, kurā virzienā jābrauc ir, pēc tam jau tās beigas, tad uzmetīs acis, kur tas ir. Tad īstenībā tāds ilgs prāmis, tagad man pauze sanākusi 4 stundas jau, nepatīk man šitie garie, man patīk no Kalais uz Dover, kas iet. Tur ir reāli, tie ir tādi jaudīgie, bet labi, te laikam gabals arī lielāks. Tā kā ko darīt? Gāžam vai ne? Tieši tā. Tagad brauc no ostas ārā, tāds īstenībā tāds, labs garstāvoklis, tu brauc ārā no ostas, tur stāv cilvēki, kas ir tie spoteri, un viņi tais bildes, un tur tādi mazi bērni, baigās kameras visiem ir, stāv un bildē vēl, ka uztaurēt, viņi vispār ir galīgi laimīgi. Tā patīkam ir, es šitajā posmā no Holyheads līdz Chesterā ir, man liekas, 2 vai 3 vietās spoteri, kas stāv un tais bildes, patīkam jau, nekas jau tāds liels, bet te arī ir nāk no īrijas, reāli skaists mašīnas, kad ir ko redzēt, sevišķi, man liekas, kaut kādās sestdienās, man liekas, ka ļoti daudz iet uz Zviedriju vai kur, un tad tur ir tās kārtīgās Skānijas, kaut kādas 600, cik viņas tur 80, es nezinu pa Skānijām neko, bet tur tie lielie motori un tā skaņa viņiem jau ir, ka pavēl garām, tad rokām viss vīli gaisā. Braucu no Holyheads, un es skaitīju, cik es spoters saskaitīju. Pagaidām bija 3 laikam, bet labākais bija tas, ka man viens spoters uzrakstīja un atsūtīja bildi, un bildē vajadzētu parādīties šeit. Super! Viņš jau rakstīja, ka viņš tikko bija laikam taisies iet projām, un tad bija ieraudzījis, kad es arī nāku, un latviešu puisis Rolands. Super, labs vārdbrāls. Šito es nebiju gaidījis, šitas ir super, labs.
dzīves ir diezgan smags, pa tiem kalniem, kad iet brīžam ir 70 vēl kā augšā. Nu, es Dublinā biju uz svariem, nu, kad braucu ostā, viņiem vienmēr ir svari, un tas tur tā uzmetāts bija, kopējs svars bija, nu, ar pilnām bākām, gan fridžam, gan mašīnai, nu, viss 42,5 tonnas. Bet, nu, maucam tālāk, man vēl līdz ostā ir 120 km, man ir baigā idila. Man ir nobraukts 3 stundas, man tāds baigi kluss aizdomi ir, ka es nepaspēšu. Kaut kur vajadzētu pauzu uztaisīt. Šitā skaņā man pa kalniem ejot jau apnikus ir, kad iet pa kalnu uz leju, vienmēr ir overspeeds. Tā. Anglijā atļautais ātrums ir smagajiem 96 km/h. Nu, ja man viņi tagad iet cik lejā, 93, 94. Kāpēc ne? Tā, līdz ostai esmu atbraucis diezgan veiksmīgi un pat pauzi nevajadzēja taisīt. Īstenībā ļoti liels brīnums, kā Anglijā šitā sagāja. Kaut gan šodien ir svētdiena un tāpēc jau tā arī ir. 4:26 apstājos. Šitajā ostā es vēl neesmu, nu, pirmo reizi esmu šajā ostā, tāpēc man tāds bišķi satraukums. Es domāju, kur te var iebraukt, jo tā osta diezgan paliela ir, bet trāpīju ar pirmo. Nu, es esmu nācis no Holandas uz šejienu, uz Killingholm, bet uz otru pusi neesmu gājis pirmo reizi no šejienes, bet nav nekas traģisks. Praktiski tāpatās kā visās ostās ir. Piebraucu pie lodziņa, iedevu pasi, noskenēju pasi, viss, un viņam jau visa informācija par manīm bija, viņš pajautāja man par temperatūru. Būs forši. Nu, tad jau varbūt vēlāk update uz prāvu. Tā jau redzēs. Labi, lai veicās. Tā, uz prāma esmu virsū. Tagad jāgaida ir vakariņas, kad būs, jāpēd ir. Tad jau noteikti, ka jāiet ir gulēt. Jāuzliek varbūt kāds kino. Šitas prāms ir tikai priekš trukiem, vieglie te vispār nav. Tā kā pie ēšanas problēmas nav ar turistiem, kad jācīnās, kurš ātrāk tik. Bet nu iedevu baigi griebīgo kajīt. Bez loga, bet iegāja iekšā tā uzžarīti, vienkārši tāds karstums. Es momentā nogriezu uz vidējo, kāds gudrītis bija uzgriezis uz to, uz viskarstāko, es domāju, tā. Bet jā, tā kā jāgaida vakariņas, jāatpūšās un tad jau tiekamies varbūt rītdien. Nu, nevis varbūt tad, bet tiekamies rītdien, jā. Labi. Labrīt no Holandes. Veiksmīgais atkuģojis no Anglijas uz Holandi. Tagad ir
nu, jābrauc nost ārā, un lai nost tikt ārā, jānoskanē šitā biļete, savādāk tu ārā netiec. Un pēc tam tālāk tur ir pasporta kontrola, un pēc tam ir, kas pēc tam tālāk ir, pēc tam tālāk var braukt, jā. Šodienas plāns ir tikt līdz Dānijai. Es nezinu, cik vēl kilometri, man vēl navigācija nav ieslēgta, bet nu, es kaut kā drīzumā domāju, ka ieslēgšu. Labi, laižam, tad jau būs vēlāk updates. Navigācija uzstelē līdz izkraušanos ir 1020 km. Nu, es jau esmu nost ārā, jau pa bānu braucu. Tā kā šodienas plāns ir, es domāju, es aizbraukšu līdz Dānijas robežai. Tur tāds Skandināvian park ir, es palikšu tajā. Nu, es tā domāju. Ja viss aies labi, ja nē, tad es braukšu tālāk Dānijā iekšā. Un kaut gan vispār nē, man ir no robežas līdz izkraušanos 340 km. 700 šodien. Nu, redzēs, kā pa Vāciju iet, varbūt, kas līdz tam Skandināvian parku nemaz netiek. Nu, redzēs, jau vēl Holanda ir priekšā, jāizbrauc Holanda. Mēģināju nopirkt Holandas ceļu, izrādās, ka man ceļš jau ir nopirkts. Jo divreiz tu nevar nopirkt, viņš uzreiz tev parāda, kad vienreiz jau ir nopirkts, nu, lai mēģina ar citu datumu. Un tas šovakar aizbraukšu, pamēģināšu, tā īsti neatceros, kad es pēdējo reizi pirku, un kaut kad pagājušo nedēļu jau es pirku viņu. Jo izdevīgāk ir pirkt uz nedēļu, nekā pirkt pa atsevišķām dienām, jo vienas dienas, laikam bija 12 eiro par vienu dienu. Ja tu pērc uz nedēļu, tev ir 33 eiro, tātad uz nedēļu ir izdevīgāk pirkt. Tad es vienmēr, ja man ir kāds 2-3 dienas Holandē jāpavāda, tad es pērku uzreiz uz nedēļu. Un, nu, Holanda, Dānija, viss, kur ir tas eiro vignet. Tā kā jā, kamēr stāvēju, nu, lai tikt no ostas ārā, paspēju ievadīt jau adresi visu. Tā kā jābrauc ir tik. Tā braucam. Tā man jautājā, ko es apļaujot brīvajā laikā daru. Nu, viss ir ļoti atkarīgs no vietas, kur es stāvu. Bet pa lielam, kopš es sācis filmēt vidīgs, esmu un lielāko daļu laika aizņēmu montējot video. Un tad neatliek laiku visādām neveselīgām muļķībām. Bet tā pa lielam, nu, ja stāvu, piemēram, Doverā, nu, tad es aizēju līdz pilsētā, izsteigos pa pilsētu kaut kā tā, nu. Ja, piemēram, Holandē Verhausā, tur man vieglais stāv, tad es, protams, video montāžu, plus vēl tad ir jāsamazgā drēbes un pārsvarā viss, nu, lielākā iespēja, ka es svētdienā braucu jau projām, tā kā, nu, tur arī baigi laiks nesanāk. Nu, tā pa lielam, nu, tad, kad biežāk es esmu Holandē, nu, vasarā, kad silts laiks, man ir makšķeres, aizbrauc pamakšķerēt tur uz kanālu, nu, kaut kā tā īsina laiku, bet, nu, pa lielam, jā, nu, lielākoties aizņem laiks, lai samontētu vidīgs. Ir jau, kad uznāk kaut kāda baigā lust, kad kaut ko gribās tādu uztaisīt, ēst kaut kādu, nu, mega zupu vai kaut ko tādu, nu, tad arī tas aizņem diezgan daudz laika. Bet, nu, tā, jā, nu, pa lielam jau ir tās pauzes, ir tāds diezgan, diezgan jaudīgs. Tā kā, piemēram, šonedēļ es biju
man vajadzēja it kā 45, bet es uztaisīju 66, jo ja tu taisi 2,24, tad tev nākamais ir jātaisa lielā pauze. Nu, līdz ar to man sanāca kaut kāds 66 plus stundas. Tad es biju aizbraucis uz pilsētu ar autobusu, turpat tās ir parkings. Nu, jūs jau redzēt, tas parkings reāli Dubiļnieks ir, bet viņš ir, labā vietā. Tu arī aiziet uz autobusu, iekāpt autobusā un aizbrauks pilsētu. Nu, te jebkur tu vari aizbraukt vai uz pilsētas centru, vai tā kā es biju aizbraucis līdz Svordam, tur ir liels iepirkuma centrs. Jo man jau atkal patīk vazāties pa veikaliem, jo, kad trāp uz kaut kādām atlaidēm, tad var kaut ko iepirkt. Ja jau īpaši tā baigi neko nevajag, tad, man ar tā nepatīk, bet, vienmēr jau var kaut ko izdomāt, nopirkt, liek nevajadzīgi. Tā kaut kā, redzēs, ja būs šonedēļ Holandē, tad iefilmēšu kaut ko tur var padarīt, Jo tā nav, kad, ir jau arī, kad mēs stāvam kaut kādā, piemēram, Francijā pie veikala, tur ir smagajiem parkings pie veikala, tur īsti, arī, tu pa veikalu aizēji izstaigājies, tā diena paiet, kaut kādu kino paskatās, kaut ko, protams, video montāžu, Bet, tas tā īsumā. Jo, un vēl atbildēšu, cilvēks jautāja, kur es Holandē pa brīvdienām palieku, viesnīcā vai kā. Nē, es dzīvoju mašīnā, bet mums ir māja, kur ir, mēs it kā es mājā arī varu palikt, tur ir viena istaba, jo 2 ir aizņemta, tur 3 istaba māja ir. Un es varu palikt, varu palikt mājā, tur vienā istabā, bet tad atkal visa gultsveļa jāņem ir uz turieni, un mašīnā man ir viss, pilnībā viss, ko man vajag. Tad, es aizbraucu uz mājas, izmazgāju veļu tur un vai uz dušā ieeju, vienalga tur arī, virtu, viss, kā jau mājā, to es arī kaut kad uzfilmēšu, mēģināšu atcerēties. Un viss jau tur ir, bet, man šitā māja labāk patīk nekā tā. Labi, tas ir braucot pa interesantiem Holandas šitiem ceļiem. Tagad turpinām gāzt. Jā, paužuku uztaisīja akal. Kārtē reizi. Šoreiz akal bija slings, aizgāja te uz kafēnīcu paēst. Te pirms Klopenburgas ir tāds, jauns, kādreiz jau te nebija tanks, jauns benzīņa tanks. Un es, vienmēr, kad uz Zviedriju braucu, var teikt, tas sanāk arī tas laiks tā, kad, ja tu sāc no Hoek van Holland ost, tad tev sanāk, ja ļoti labi iet, tad tu vēl tiec ārā uz pirmo bānu līdz aiz Wildeshausens parkingu, bet tad jāiet perfekti un pa šito ceļu arī, kur ir it kā 60 jābrauc pa nacionālu, tur ir arī pil 90, tad vēl var tikt, bet, tā kā man priekšā bija divi remonti kaut kādi, ne remonti, viņi krūms griez vai kaut ko tādu, es apstājos, te bija 4,15, es līdz autohofam netiek, līdz bānim ārā. Bet, jebkurā gadījumā es domāju, kad es tikšu šodien līdz tam Skandināvian park, un tad es tur palikšu 348 kilometri līdz turienei, bet priekšā vēl ir Brēmen un Hamburg, un pulkstens ir 2:30, tā kā nezinu, jo, es negribu taisīt vienu ekstra pauzi, ja es netikšu, tad es palikšu kaut kur pirms, ja vienkārši Skandināvian parkā var uz veikalu izstaigāties, un man jebkurā gadījumā tur kaut es neaizbraucu. Šodien man ir jābrauc tur rīt iekšā, jo man ir jāsalēj degviela. Tā kā laižam tālāk, un tu turpini skatīties.
vai nav ideāli. Es nezinu, vai nu kāds ir pajokojies vai ko, vienkārši tie X bija uzlikt virsū un viss, te reāli nekā nav. Es nesaprotu šito stulbumu, tomēr tas ir bārns, tur taču tev jākontrolē viss ir, vai, te reāli nekā nav, pilnīgi nekā. Ja te rādies, ka tās divas malējās ir ciet, tad murgs kaut kāds. Un tad tu cilvēks var paspēt te kaut kur, ja tev šitā te reku akals sākās stāvēšana. Sviests kaut kāds, ja kāds te ies garām, es ar maukšu. Es taču neiešu te stāvēt stundu rindā. Tā, atbrauc līdz izkraušanos. Baigi ātri viss īstenībā ir. Iegāju ofisā, uzreiz paņēma mans papīrs, parakstīja un iedeva uzreiz 4. rampu. Ļoti operatīvi. Un te ir baigi interesantā lieta, kad tu piebrauc pie rampas, tev durvis nav jātais vaļā. Un vēl ir, kas ir. Te ir jāskatās nenormāli, jo te ir zemās rampas. Te var redzēt, cik viņas ir zemes. Pielaidīs pa tū. Nekur te ir lukturs. Pielaidīs pa tū un lukturs lupatās abi var būt. Man vienreiz bija tāds gadījums Īrijā, arī bija tāds paši tās zemās rampas, un es vienkārši nezināju, ka tāds arī ir, ka bliedz klāt, lukturs bija laukā. Nekas boss atbrauc pēc pāris stundām nomaini uzlika jaunu lukturu. Nu, kam negadās. Bet jā, jāizsvieš šitas laukā. Tepatās ir osta, kur iet prāms uz Norvēģiju, Color Lines. Te ir vēl kaut kāda, es skatījos, bija Viking Lines vai kaut kas tāds. Un izkraušu, tad zvanīšu, prasīšu, ko darīt. Tā ir, jā. Bet, protams, ka vēl pauzi jāuztais ir 45 minūšu. Jāpēd ir brokas pusdienas. Tā kā jā, turpinām ražot. Šitie jau izskatās kaut kādu bunkuru. Jā, pazvanīju bosam, prasīju kāds plančiks, šis teica, apstājies kaut kur. Paskatīsies kāds plāns un pagaidām it kā nekas neesot. Es te braukšu patās uz, šeit ir muitas parkings lielais tajā Dānijā. Parasti pēc prām, ka nāk, tajā pusē sāk dalīt to pauzu un tad šeit pabeidz un tad te ir muita un tad es nostāšos tur un tad kaut kā tā, jā, sēdēs gaidīs, kas notiks tālāk. Tā kā gaidām update, kas būs pa plāniem. Tā, jaunākais updates. Jābrauc Hamburgas virzienā atpakaļ. Nosēdēju niekā 2 stundas un pateicu, lai brauc Hamburgas virzienā. Nu, labi ir. Līdz tam parkingam Flensburgā, kur es biju 4,5 stundas. Es domāju, ka es līdz turienei arī braukšu un atkal turpat stāšos vakarā uz pauzi. Vienīgi nauda jāsamaina, ja tajā parkingā, lai cik tas dīvaini 21. gadsimtā neizklausītos, tur var tikai ar naudu samaksāt. Tur ir aparāts un aparātā iemet iekšā kapeikas, teiksim, papīrnieks arī ņem.
Es nezinu, varbūt tās, ka es nemāku atrast, varbūt, ja kāds ir tur stāvējis tajā pirms Flensburgā, pirms robežas, tajā parkingā, ierakst droši komentārā, ja tur ir kaut kur samaksāt, bet es neatradu. Tā kā, jā, 2 stundas vienkārši pasēdēju, paskatījos TikTok un brauc tālāk. Laižam, nu. Nekas interesants, vai ne šoreiz? Kā ir, tā ir. Katru nedēļu nevar būt baigie piedzīvojumi. Āvi, laižam! Kāpēc es tā daru? Jo višķiņ tā pieka pēc zivīm smird, bet nekāds šķidrums no viņām nav, kā jau saldētām zivīm. Un, lai piekab nesmirdētu pēc zivīm, vislētākā maltā kafija, pilnībā pa visu piekab. Es tā daru personīgi vienmēr, jo man kaut kad es neatceros, viens kolēģis ieteica sen atpakaļ, kad ja kasta kafija noņem visas smakas un tas strādā. Tā viņš ir, jā. Tā kā vakars ir noslēdzies, šī diena, pareizāk sakot. Esmu atbraucis līdz tam Skandināvijas parkam, tur, kur es vakar jau biju. Nobraucu gandrīz 8 stundas un kaut kāds 45 vai 50 minūtes. Plāns vēl joprojām nav. Tā kā piekam ir uzfrišināt, lai bišķiņ pat zivīm nesmird un jāsēž jāgaida. Rītdienas plāns. Bet tu turpini skatīties. Labi, viss kārtībā. Tā kā tiekamies jau rītdien. Nē. Labrīt, trešdienā. Jau labu gabalu esmu nostrādājis. Īstenībā daudz, 3 stundas, jau sāk 5 no rīta. Un šodienas plāns ir, jā, Amazon. Līdz Amazonai bija 400 km. Pie Bielefelds kaut kur jāiekraujās Vācijā un pēc tam uz München-Glasbach izkraušanos šodien. Ja viss labi sajies, tad viss būs ok, bet man jau kaut kā liekas, ka nebūs labi. Jo attālumi ir pa lielu un zinot, kā Amazonai krauja ārā, tur viss diezgan slikti. Labi, kā būs, tā būs, vai ne? Galvenais ir jādod virsū. Atkal es šorīt braucu Hamburgā, sēdēs sastrēgumā. Vienkārši lietus laika līs. Es domāju, kas tas ir? Tas lietus mākons ar manīm visu laiku nāk, vai kas ir? Anglijā lietus līs non-stopā, Vācijā lietus līs non-stopā. Dānijā gan nelī, jā, bet šeit visu laiku, var teikt, praktiski. Tāds apricīgs laiks, ja es gan vēl ir jāpabrauc kaut kādu stundu apmēram, un tad jāuztais pauzīt ir 45 minūtes. Un tad jau es būšu mazliet agrāk ieradies Amazonē, varbūt, kas agrāk, varbūt, nē, dabūšu gaidīt, nezinu, redzēs. Bet München-Glasbachā es zinu 100 punktu, kad es dabūšu gaidīt, jo es tur esmu vairākas reizes bijis, un rekords man ir, es tur nosēdējis, esmu 4 vai 5 stundas, un tad man tik pie rāmas piesauc klāt, tā kā
Es jau to esmu sagatavojies un kā būs, tā būs. Tieši tā, vai ne? Tā kā turpinam gāzt. Atbrauc līdz Amazonai. Nu jau cik? Kas tas pa pārtraukumu? Nu jau 10 minūtes stāv, neviena dzīve dvēseli te nav un galvenais, ka ir tāda zīme. Galvenais jau, ka nav kam pajautāt arī. Vispārīgās ir 4 rampas un viss viņas ir tukšs. Nu, paldies Dievam, ka viņas ir tukšs, jo te nu diezgan problemātiski būtu kaut kādas darbības veikt. Nu labi, man būtu vieglāk, man ir labās puses stūres, apgrieztos un uz labo puses stumtos iekšā. Nu nezinu, jāsēž un jāgaida, jo tur ir rakstīts tikai WC, ka tur ir toalete. Nezinu. Jāsēž un jāgaida. Līdz nākamo Amazonu ir 217 kilometri. Jā, Amazone baigi ātri sakrāv. 45 minūtēs. Bet es jau domāju, ka atkal ka iespējams, ka nesakraus. Bet man iekrāv tukšās paletes iekšā. Nu, tas ir priekš staff, priekš warehouse. Un labākais ir tas, 66 tukšas paletes ir maksimums, cik tur iekšā varētu būt iekrauts. Nu, es nezinu, metrs var būt tās, ne vairāk. Nu, nereāli. Nē, metrs, sorry. Nu, varbūt 2 metri, tas ir maksimums, jā. Un viss tagad ir 213 km līdz München-Glasbach. Tad ir viss. Man it kā tur ir jābūt no 6 līdz 8 izkraušanās, es jau tur būšu 4. Nu, es ļoti ceru, kad izkraus, jo reāli man daudzums nekāds tur nav, bet, nu, zinot Amazonu, ka es esmu tajā Amazonē cik stundas jau sēdu, nu, iepriekš cik es esmu nosēdējis, tad, nu, es par to nebrīnītos, ka es tagad arī te dabūtu kārtīgi pasēdēt. Jā, mazais Amazonēs, tur kaut kā vienmēr liekas, ka ātrāk sakrauj un kaut kā tā viss ir cilvēcīgāk nekā tajās lielajās, kad tu aizbrauc, tad visiem ir pie kājas pa tevi. Cik tu stundas tur sēdēs? Jā. Nu, vienalga, es zinu, ka es aizbraukšu turien, ka es dabūšu tur sēdēt, jo pirmkārt es jau būšu pātri tur aizbraucis un te aplikācija arī nāk, nu, piemēram, atnāk tev ziņa, kad, nu, viņi izrēķina jau cikos tas izbrauc no šeit, tur reiz atnāk, nu, tas paziņojums, kad jūs esat nu, jūs sasniegsiet gala mērķi ātrāk, lūdzu atrodiet kaut kādu, nu, droši stāviet, kur sagaidīt savu laiku, bet es vienmēr braucu līdz galam. Galīgi pie kājas. Labi, turpinām braukt un redzēs, kā Vācija. Es cerams, ka nebūs baigi daudz štavu. Gribētos jau vēl šodien līdz warehousam tikt. Bet, nu, tagad gan braucam. Jā, kārtējā Amazonē esmu klāt. Nezinu, cikos paņēmis, jo es esmu tikai 2,5 stundas ātrāk nekā mans laiks ir. Bet iedevu papīrs. Džeks pateica, labi, ir cēt gaidis pie tevi pienākšu, kad būs kārtībā. Nu, cerams jau, ka laicīgi atnāks. Tad vismaz varbūt tās, kad arī laicīgi izkrauj. Nē, skaties, cik man līdz warehousam, bet nav tālu, kaut kāda stunda, man liekas, ko braukt ir. Tā kā jāsēž un jāgaida ir. Tikko es beidzu runāt ar jums, uzreiz bija klāta securities, iedevu papīrs un piebrauc pie rampas. Piestūmos pie rampas, bet tur jau atkal cits stāsts ir.
tur tāds interesants, es nevarēju saprast, kas viņš bija pakīši vai turks vai kas, nu neliela auguma tāds. Tāds džeks apmēram tā kā no Naša, tas Rafšanas tāds, nu parasti Amazonē, tā visās Amazonēs, tu brauc, tev rampi ir iedot, tu piestumies kaut kādu pie rampas, nu kaut kādu paliek 2 metri, lai durvis varētu attaisīt durvis, piestumies klāt, atdod viņam visu. Nu, es jau, var teikt, šitās visas opcijas jau, var teikt, jau daru. Viņš man sāk bļaut, es saku, kas ir, kas par problēmām ir? Nē, tā nevar, es saku, jums kaut kāds jauna noteikumi ir? Nē, nu, tur ir grūti attaisīt, nu. Es saku, nē, nu, labi, es varu te attaisīt. Nu, viņš saka, bet man vajag tavs mašīnas atslēgas. Es domāju, nu, es apstājos malā, nu, kā jau Amazonē, vienmēr jānoslāpē mašīna. Es viņam saku, pričom tur atslēgas? Reku man aizgāja tas supervisors, nu, tok dieviņās, lai durvis attaisīt, es viņam iedeva atslēgas. Nu, labi, ir neko. Attaisi durvis. Un kamēr taisīja durvis vaļā, bija palikts arī tas kabluks zem ritena apakšā, lai neripot. Nu, labi, ir. Nu, tagad izdaram visu tās darbības, es to piestumjos pie rāmas. Nu, kā, 2 dzeltenas līnijām pa vidēji piestumjos. Viņš atnāk, viņš saka, nē, nav pareizi. Es saku, kas nav tieši pareizi? Viņš saka, tev uz to pusi vajag. Es izvilku ārā, es varu parādīt, kur man ir. Es izvilku ārā šito te metrmēru. Es viņam saku, ejam pamērīs no riepām piekaps, cik ir no katras riepas, nu tās, nu, attālums. Nē, tev vajag uz to pusi. Es viņam saku, kādā sakarā? Nu, tur ir tā kā aizmugurē tās gumijas ir, lai tās gumijas nesaplēst, tev vajag, un burtiski, nu, cik tur bija 3 centimetri, man vajadzēja pa kreisi pārbraukt, es domāju, what the heck? Es viņam saku, man pirmo reizi kaut kas tāds Amazonē ir, es domāju, nu, varētu jau arī to supervisoru pasaukt šurpam pajautāt, nu, kas jums kaut kādi jauni noteikumi, vienkārši, nu, es tā bišķi nesaprašanā bija par šito, bet, nu, labi, sūdz par to. Un, jā, un 55 minūtes, un es biju izkrauts. Tagad jaunākā informācija ir tāda, kad rītdien no rīta jākraujās ir kaut kur būs Antverpenē, tā kā uz Īriju, bet es vēl vispār neko nezinu. Un es ieliku vienu maksas parkingu pirms Antverpenes ir, tagad ir pulkstens 5:30. Un cerams, ka tur būs vēl vieta un palikšu tur, un tad līdz Antverpenē plus mīnus paliks rītdien kādu pusstundu. Kaut kā tā, jā. Tas bija labs. Bet nu neko, turpinām gāzt. Tā, šodien ir noslēgusies. Informācijas uzzinājis tik to, ka rītdien ir viena iekraušanās Antverpenē un viena iekraušanās Rotterdamā un rīt vakar prāmis uz Angliju no Hoek van Holland uz Killenholm. Vairāk neko nezinu, kur Antverpenē iekraušanās, kad, cigos, nav nekāda nojauta. Neko darīt, izgulēšos un tad jau sākšu bombardēt. Labi, es eju gulēt, bet tu turpini skatīties, jo tūlīt jau būs nākamais kadrs. Labrīt, ceturtdienā. Braucu uz Antverpeni, jāiekrauj ir 20 palets ar banāniem, un tad laikam kaut kas vēl ir Rotterdamā jāiekrauj. Un, jā, tad vakarā kuģojam atpakaļ uz Angliju, un piegāds ir Īrijā. Bet nu vispirms ir jāpasēž sastrēgumā. Murks kaut kāds, nu es jau īstenībā godīgi uz to biju gatavojies, jo to jau tā ir Antverpena no rīta, nu. Bet nu kā ir, tā ir. Un pēc tam tālāk, es saku, man līdz nobraucienam ir 6 kilometri, un man jāiet, nu, nost no to sastrēgumu, man jāiet tā kā no Antverpenas ārā, man, nu, ostā jāiekraujās ir. Bet tur arī es domāju, ka būs kaut kāda jautrība, jo man ir kaut kāds jocīgs atsūtīts referents, un es
tur paskatījos Googlē, palasīju, ka tur, tur viens cilvēks bija ielicis iekšā to lapu, kā tur jāizpild viss ir, un tāda referents man nav, kāda viņai tur bija rakstītais sievietei, kad bija ielikusi. Bet, ko? Brauks. Paskatīsies, piecels boss augšā. Ir jau 6:30, es būšu 7 pēc īrijas laika apmēram tur, tā kā pofīgi, bet, turpinām sēdēt sastrēgumā, un tad jau tiekamies pie iekraušanas. Atbraucu piereģistrējos, atbraucu it kā uz iekraušanos, aizgāju reģistrēties, tur bija jāizpildā šī tāda te lapa, un labākais tas ir, kad es aizēju, viņi saka, kad 3 kravas ir uz šito referenci. Viņi saka, mēs nezinām, kas tev ir jākrauj. Labi ir. Un viņi saka, uzzvan bossam, jo viņi saka, mums nav tavs, uz referents nav tavs mašīnas numurs, tā kā, sorry. Es aizsūtīju to lapu, ko es jums tikko rādīju. Protams, kad es mēģināju vairākas reizes zvanīt, man neviens neatbildēja. Labi, neatbild, ko es tur varu izdarīt. Un tad beigās es aizsūtīju ziņu, kad vienkārši, kad vajag mans numurs piereģistrētai, kura ir pareizai referencei. Un nepagāja ne 2 stundas, ka man atnāca viss pareizi, aizgāja, dabūja papīrs, bet arī tāda interesanta iebraukšana ir kompānija, bet, teiksim, šī ir visa osta Antverpens viena puse. Un arī no reģistrācijas vietas līdz iekraušanos ir kaut kādi 2 kilometri laikam, un tur ar tā kartā interesanti uzzīmēt. Ja tu... Viens te normāli nobloķēja visu krustojumu. Baigi plātās kaut ko, arī gribēs uztaurēt, zin kā nav jau ilgi taurēts. Jā, tā iebraukšana ir ļoti interesanti. Muļķis jau es neesmu, tāpēc es jau apmēram sapratu to visu, kā te darbojās. Tagad jāmēģina... Ai, dieniņās, atkal uz pīks, Tagad jāmēģina ir saprast. Check-ins kaut kur ir. Aizstāsies šita te tam konteineram blakām. Jāmēģina ir saprast, kur ten ir, tur laikam ir check-ins, jo Google Maps bija pavisam savādāk ierakstīts, jo tā osta jau ir reāli liela. Cilvēki, šoferi ierakst tur iekšā, kaut kāds, teiksim, lai vieglāk ir atrast, un līdz ar to, tad es pēc to lasīju, bet te jau, te jau pavisam savādāk check-ins ir, kur tur sēd un gaida, un priekšā ir liels ekrāns, kad iedegās tavs numurs, tad laikam ir jābrauc pie tās rampas, kur tev iedegās. Bet, labi ir, es iešu piereģistrēties un gaidīsim savu kārtu. Tā, ja godīgi bija nenormāli ātri. Ja aizgāju uz check-in, jā, 3 minūtes pagājuši. Aizgāju uz check-in, viņš ir čik pa datoru, viss, rampa 5. brauc klāt. Būtu viss no rīta jau sakārtot, es jau sen būtu sakrāvies un jau braukt uz otro vietu, Bet, labi, kā iet, tā iet, vai ne? Ko pārdzīvos. Brauks kraus iekšā tos augļus. Bet tur smaržo iekšā pēc banāniem, tā kā es domāju, ka varētu būt banānis ticamākais. Un tur ir 5. rampa kaut kur. Un tur pie tās man ir jābrauc klāt. Tā kā stumjam klāt un kraujamies. Tātad stāsts par šito iekraušanos. Sanāca mums mazliet, tur tā, vārdu pārmaiņu, jo viņi man kaut ko beļģiski saka, es viņiem saku, es nesaprotu, labi, beigās, viņš tur man beigās, kad jāliek zem riteni, lai nobloķētu riteni. Es saku, man nav tāds. Tā, tur
šis saka, ķipa Eiropā visur tāds ir vajadzīgs. Nu labi, nu vajadzīgs. Nu ko es tur izdarīju, ka man tāds nav? Nu tad beigās dabūju to, jā, sāka kraut. Iekrāvu banānas iekšā, pilnkrāvu. Nu neko, es sēžu gaidu. Nu kā rampa stāv, pacelt tā stāv. Skatījos vēl viena īra mašīnā. Atbrauc un nu viņi sakrauj, šis nobrauc nost, beigās es ieeju iekšā, izrādās, ka pašam jāuzliek ir tie load bāri un jāpaceļ un jāiztais rampa ciet. Kā es to varu zināt? Es pirmo reizi tā esmu, un neviens tev arī neko neteica. Iebrauc Holandē jau tikko, nu te patās no Antverpens, tik te ir līdz Holandē, ko iebraukt. Un jābrauc uz to pašu vietu, kur es vienreiz jau biju, kur pārkrāvu, kur ir tā noliktava, un viss tur vēl laikam kaut kāds palets man iedos, nu iekraus iekšā, nu it kā man vēl ir 2 paletēm tā kā vieta būt, bet nu tad ir līdz ar, nu praktiski līdz ar nāk galiem. Atskrēju līdz te, kur man bija iekraušanās. Man bija 2 tās palets jāpaņem. Piekabi līdz lūpai pilni. Nu tajā iepriekšējā vietā, kur man tās 4 neiekrāva, es atkal nosēdēju gandrīz 2 stundas un 40 minūtes. Es jau beigās domāju, nu jārakst bossam, nu kam on 8:30 prāms ir un pulkstens 7:10 un es vēl neesmu iekrauts no tās 2 palets. Tikko es tā nodomāju, uzreiz atnāk īziņa, ok, brauc uz turieni, iekrauju 2 palets. Es iekrauju tās 2 palets, uzreiz rakstīt un sūt man, nu, prāmi visu to instrukciju. Un viņš teica, labi, brauc uz ostu, pa ceļam atsūtīšu. Un te nav tālu ostu, pāris kilometri. Un pauzē. Un tad, jā, nu tagad es te atbraucu, es domāju, ka te referents arī vajag tajā Stenalainā. Hoekon Holland, bet nē, te referents nevajag, te vajag tikai mašīnas numuru, nu, teiksim, tā lapiņa aizpild un viss. Un tad, jā, nu, tad tagad es braucu uz prāmi un pēc 40 minūtēm ir prāmis, nu, praktiski es atkal uzbraukšu pēdējā mašīna virsū. Iepriekšējā reize es biju 7:50 šeit ostā un vēl 20 pāris viņi vēl man pagaidīja un paņēma. Tā man vajag uz pirmo laikam, cik es saprotu. Uz to numuriņu tādu iedevu, jā. Nu, tā. Tā kā visu dienu ir reāli tādā nekāda. Ko es varu padarīt? Praktiski lielāko dienas daļu es laiku gulēju, nu var teikt, neko citas nedarīju. Bet, nu labi, ir kā ir, tā ir, vai ne? Kas te notiekās? Te aiztaisīts ciet ir un... What the heck, nu? Nu labi, ir neko darīt. Brauks pa šito pusi. Nu jā, te ir paskontrola ar suņiem apstaigā un pēc tam uz prāmu projām. Kaut kā tā. Labi, es varbūt tās vēl uzfilmēšu uz prāmu kaut ko, bet ja gadienā nē, tad tiekamies jau Anglijā. Jā, par to es rītdien pastāstīšu tā, ka šodien pa daudz būs informācija. Tas nekas, kas visu dienu esmu nogulējis. Tā, diezgan veiksmīgi īstenībā sanāca uzbraukt uz prāmu virsū un jā, es gāju paēst un nomazgājos un es neesmu prasīt, cik ilgi šis prāms iecīgos būt, bet, nu, teorētiski vajadzētu būt kaut kādiem 7, mēs varētu būt Anglijā no rīta. Un tā, šito pašu prāmu es nācu
no svētdienas uz pirmdienu uz šejienu uz Holandu. Jā, bet nu šoreiz man iedeva kajīt vismaz ar logu. Pareizāk sakot, ar skatu uz laivu. Vai kas tur, nezinu, kaut kā īsti, nezinu, nevar redzēt tā normāli. Tā kā jā, šodien tiešām bija tāda, reāli izčakarēta diena, mēs šis ne tas. Jo 2 stundas es gaidīju references numuru, pēc tam gandrīz 2 stundas es gaidīju, kamēr pabeigs krautos banāns. Tad plus pusotru stundu es gaidīju tālākās norādes, kamēr aizbraucu uz turieni, tad atkal es sēdēju, gaidīju kaut kādu stundu, kamēr viņi izdomās, ko darīt. Tad atkal 3 stundas es sēdēju, gaidīju, kad man tās 2 paletes atvedīs, Parēķiniet paši, cik sanāk stundas es šodien nosēdēs reāli. Es vakardien nobraucu gandrīz 9,5 stundas, tad šodien nobrauktais praktiski varbūt tās ir kaut kāds 2 stundas, bet lielāko dienas daļas es sēdēju. Bet, tā nīkšana īstenībā arī ļoti nogurdina. Tā kā tā, labi. Es eju gulēt, bet tu turpini skatīties. Tiekās rītdien. Jā, plānojums tas bija ļoti labi visu to pasākumu, bet ir viens bet. Lielā kontrola, muitas kontrola ir aizgājuši saviem papīriem, piereģistrē man pateica, labi, sēdi gaidi. Viņi teica, šodien ir piekdiena un šodien būs lielā kontrola, un šeit ir mašīnas 2, 4, 5, 6. Kaut kāds 11 mašīnas un vidēji uz vienu mašīnu, tur tas tāds, džeks laikam, kas parasti brauc, viņš teica, apmēram 45 minūtes, domāju, bļāviens, es varu teikt 3. no beigām, kad es te vēl ārā uz pusdienas laika tikšu, tie angļi vienkārši ir tuk, bļāviens puskuģi iedzen iekšā un šitāds laiks un vienā boksā tikai mašīnas brauc iekšā, kāds sakars, Es nezinu. Vienkārši murgs kaut kāds. Jāsēž un jāgaida, ko citu. Tur es vairāk uz prāmu arī nevaru paspēt. Man jau kā minimums bija jāizbrauc, 8 no rīta ārā. Es jau vairs neko vispār nevaru paspēt. Jo 2 pēc 2 ir, 2 laikam ar kaut ko ir prāms no Holyheads uz Īriju, uz Dublinu. Murgs. Ir mašīna aizbrauc, viņi tur paņēma, konkrēti izpurināja, iekāp iekšā kabīnē ar visiem, kaut kā tāda kastīt, visur līda iekšā, priekšā attaisīja kapotu, visu tur, paleškās, viņš bija iebraucis reversās, neredzēja, ko viņam aizmugurē darīja, bet tagad te tam iebrauc viens holandietis iekšā, un viņam taisa vaļā, paletēs kaut ko skatās, kas tur iekšā, kas nav. Viņš ir iebraucis iekšā, ir pagājuši 15 minūtes, un viņi vēl ņemās tur, un man ir priekšā vēl 4 mašīnas, es esmu 5. mašīna. Apmēram tā arī būs, kā viņi teica, vidēji 40 minūtes. Ja man ir jāgaida vēl 4 mašīnas, tas ir uz kādām 4 stundām vēl. Es nezinu, man tiešām vienkārši nav ko teikt. Jā,
Atkal updates par šito te visu pasākumu. Es biju beidzamā mašīna. Pulkstens tagad ir 10:11. Es biju iebraucis tajā angārā. Viņi man visu kabīnu pilnībā nu jā, te jau nav salikts atpakaļ. Visu kabīnu pilnībā izvāndies. Nē, es vēl skaties, kas skapīšos darās, bet nu te ir visi pilni. Yeah. Can I ask you to move on to bay 26? This one's broken. Okay, yeah. Thank you. Jā, jā, neatceros, cik es tālu biju ticis, vienkārši, nu. Man nav ko teikt, Trumpi vienkārši sabojājas. Es braucu pie nākamās, un es viņam saku, nu, cerams, ka šī nebūs sabojājas. Should be okay. Tad jau redzēs, jā. Bet, nu, stāsts par to, jā, es esmu praktiski pusdienu pazaudējis šeit. Man vajadzēja būt pēc 3 stundām prāmim no Holyheads līdz Holyheadai 370 km un vienīgais uz vakar prāmi, bet kā es visu paspēšu, kā es izdarīšu, nav ne mazākā nojauta. Jo man jau rītdien ir no rītā 5:10 laikam bija jābūt uz 24, tā kā nezinu, kā viss saies, kā nesaies, nu. Kā būs, tā būs, tad jau redzēsim. Vairāk nav pozitīvais šodien, galīgi nav. Bet es nopelnīju karmas punktiņu, tāds Kirgīs, to te, ko izģēru pilnībā, viss izkrāva ārā, paletes, visas sagrieza, skatījās, kas katrā paletē ir iekšā. Nu, viņš kaut ko nācis, es jau saprotu, ka viņš angliski vispār nebū, nebē. Un es viņu sāku krievisku runāt. Viņš saka, bratāne, vismaz kāds runā krievisku. Nu, es viņam palīdzēju nedaudz. Nu, ja viņš cilvēks vispār neko nesaprot, nu, tad es viņam tur patulkoju, ko viņam vajadzēja, bet, nu, jā. Good man. Labi. Mēģinās ātri tikt no šito miskast ārā un brauks uz ostu, uz nākamo ostu, uz Holyhead. Tā, neliels updates. Vēl joprojām esmu tajā Killingholmā. Sakrāvu visu atpakaļ. Nāk pie manīm tā krāvēja. Viņi saka, nu, atnāciet apstieties, ķipā. Es aizēju apskatos, es saku, es nevaru durvis dabūt ciet. Jo viņi bija gandrīz iekrāvuši maksimums tur 3-4 cm no piekabas durvīm. Tas ir, nu jā, tāda gabala. Un viena paleta vispār bija, var teikt, slīpa. Es saku, es nevaru dabūt durvis ciet. Tāpēc visu krausim ārā. Nu kraujiet, tas ir jūsu darbs, jo es atbraucu, man viss gāja ciet. Man neinteresē, ka jūs izkrāvat, ka jūs nemākat var sakraut atpakaļ. Jo iepriekšējā mašīnai, kas te stāvēja, tas Kirgīzes šofers, viņam jau salikt tā atpakaļ. Es domāju, nu ja man tā salikt atpakaļ, es pateikt, nē, dariet, ko jūs gribat, man vienalga tas ir. Jūs izkrāvāt ārā no normāli sakrauts piekabas. Tā kā jā, krauja ārā, nu, it kā doma ir varētu paspēt līdz 8 uz to prām, bet, nu, kaut kāds 4,5 stundas, ko braukt ir, nu, ap 7 es tur varētu būt, ja viņi ātri sakrauja atpakaļ, nu, es nezinu, nu. Viena lieta es varu pateikt, man garstāvoklis tagad ir apaļa 0. Nav ko teikt vienkārši. Visu dienu pilnībā es tas pavadījis. Tā, beidzot esmu atpakaļ uz riteņiem. Tā tad iebrauc iekšā, ir examination lapa, ko viņi pārbaudīja. Iebraucis iekšā, es esmu 6:45 un izbraucis ārā 15:18. Bet viņi jau to otro reizi, ka pārkrāvu, viņi jau nebija pareizi sakrāvuši. Jo viņi teica, viss ir kārtībā, es dzirdu rāmu paceļās. Nu, atnāk tā meitene, nu, ķipā, reku ir atslēgas, nu, pabrauc noslēg, var durvis aiztaisīt ciet. Nu, es pabrauc nos, es jau redzu, ka viņi taisa durvis ciet, es izlaicu ārā, es aizskrien. Es viņiem saku, ka, nu, man vajag redzēt, kā jūs esat sakrāvuši. Protams, ka viņi vairs nav sakrāvuši tā kā bija sākumā. Viņi ir sakrāvuši uzreiz no sienas, kas sākās pat 2. Labi, man ir 3-asīgais, bet es izgāju vienkārši uz principu. Es saku, tā nebija, es saku, man būs pārsvars uz as.
Kā, nē, nu, tev ir trīsasīgais, tev kopējais svars var būt kaut kāds, nezinu, neatceros, ko viņš ar svaru teica. Es saku, jā, bet man uz asas ir pārsvars. Kopējais svars var būt, nu, teiksim, cik tur bija 42,5 tonnas vai cik Anglijā. Varbūt es kļūdos, kāds, es zinu, palabojiet man. Un es viņam saku, ok, es saku, jūs varēsiet noblombēt kravu tikai tad, kad man boss pateiks, ok, brauc. Es aizsūtīju bildes. Un, protams, ka boss uzreiz neatbildēja. Es viņam zvanīju. Es viņam saku, nu, tāda un tāda ir lieta. Es saku, nav sakrauts apakaļ tā, kā ir. Tad man sāka tas, šim būs turpinājums, jā. Bet pirms tam vēl tas muitnieks man sāk stāstīt, kad redz, ja tu esi lidostā, kad tev pārbauda, tev arī, nu, bagāžā nesaliek atpakaļ tā, kā viss ir. Es saku, bet tu nejauc divas dažādas lietas, lidost un šeit. Es saku, šīs ir divas dažādas lietas. Es saku, ja man būs pārsvars uz asas un ja man paņems kontroli, es jau par to maksāšu. Bet tev jau nav kopējs svars tik tā kā pārsvars. Es saku, uz asas, ja būs pa daudz. Nu, tad tur aizgāja, viņi runāja, tas supervisors ar man bosu, tur aizgāja augstos toņos. Un beigās, man iedeva atpakaļ telefonu, man telefons bija uz skaļru un uzlikts. Boss pateica, ok, Rolands, go to Holyhead from these stupid English bastards. Visu viņi perfekti dzirdēja uzreiz, supervisors tā uzvilkās, who is the stupid English bastards? Es saku, labi, viss kārtībā, es braucu projām. Bet reāli iedomājieties, 6:45 no rīta es iebraucu un 3 pēcpusdienā es izbraucu. 2 man bija prāms no Holyheads, Holyhead ir 370 km. Tagad es tik izbraucu, es Holyheadā būšu vakarā kaut kāda 8-9. Tāpēc es teicu, ka man nav ko vienkārši teikt. Un pats labākais būs tas, ja boss teica, ja nebūs tā kā klientam vajag tās paletes, viņš viss atgriezīs atpakaļ, rejected būs. Es saku, ko es tur varu izdarīt? Es saku... Bet, to mēs redzēsim rītdien, vai ne? Labi, laižam, bet paliek visas pozitīvas nocis. Maz pateic, ka tie ir English bastardi un davai laižam. Labrīt no Dublinas. Vakardien vairs neko negribējās filmēt. Vispār garstāvoklis bija par nullēm un arī nenormālais nogurums. Un aizbraucu līdz Holyheadai un praktiski paēdu un ielikos gulēt. Bija 6 stundas līdz prāvim. Tā kāds pāris stundas pagulēju un uzbraucu uz prāmu, paēdu un atkal ielīt gulēt. Un, ja godīgi, esmu izgulējies. Jo tās mašīnā, ko es pagulēju, tās stundas īstenībā nereāli iedeva to power. Un, jā, tagad plančiks ir tāds, man jāizbrauc, ir jāizkrauj šitie banāni tiem nektarīniem. Un pēc tam jābrauc uz to pašu parkingu, kur es biju pagājušo nedēļu. Un tad laikam boss atbrauks vai ko, nezinu. Labi, tad jau redzēs. Labi, laižam! Izkrāvu to, kas bija kā paredzēts, kur viss jākrauj. No sākuma es aizgāju. Tāds ritīgi labais veičuks vīrs, gados īrs, riktīgs. Viņš saka, viņš vajag nāk, nē, tev pašam jātaisi piegaudas. Kāds piegaudas, es vēl aizēju pārlas savu WhatsApp. Man uzrakstīja tā piegādas vieta, ka visi tur kraus ārā. Pagājušo reizi ar tā bija, es jau arī WhatsApp teicu, es saku,
pagājušo reizi jau tur izkrāva viss, jo man bija kaut kāds 11 piegādes, un tur bija tā samiksēts viss. Labi. Beigās, es sazvanījos ar postu, viņš saka, jā, pagaidis tulītās. Un, jā, šis zvaniņš saka, labi ir, viņi paņems tās 2 paletes ārā, un tad aizmauc izkrauj banānus. Labi ir, kāds problēmas? Iegulējis, es esmu, miegs par nenāk. Jādod tik virsu ir. Labi, viss ir chill. Te jau, cik tad te aiz lidos, man liekas, nākamais nobrauciens, vai kurš tur bija. Jā, man liekas, aiz lidos nākamais nobrauciens bija jāiet nost. Tur ir tas, tur krauj tos banānus ārā. Labi, laidīs. Tā, šī nedēļa būs noslēgusies. Nu, vēl jau ne, bet, pa lielam, jā. Atbrauc te līdz pēdējo izkraušanos, kur ir jāizsviež tie banāni laukā. Un, tā, priekš manīm salīdzinoši nedēļa bija vispār tāda ļoti viegli salīdzināt. Jā, ja vakardien, ja skatās, vakardien tur reāli bija lielā nīkšana. Tur, nezinu, cik tur 7-8 stundas, nezinu. Un beigās tāpat tās neko viņi tur neatrada. Bet, labi, tas tā. Aizmirstam sliktā dzīvojam uz priekš labā. Par nākamās nedēļas plāniem es vēl neko nezinu. Braukšu stāvēt tur patās, kur pagājušo nedēļu stāvēt tajā parkingā, tur uz dubļos. It kā, nezinu, redzēs par plāniem. Nav ne mazākā nojauta, vajag 2 četrnieku uztaisīt un tad jau redzēs. Jā, paldies, ka noskaties šito video. Cerams, ka tev patik. Neaizmirst ielikt to like un subscribe un vispārējo, ko vajag. Tiekamies nākamā nedēļa.